Mani sauc Elīna Beitika, un es esmu Lauksētas Lūķa saimniece. Nu jau 4. gadu mēs ar manu vīru saimniekojam kā otrā paudze vecāku iegādātajā īpašumā. Un nu jau kopēji turismā mēs darbojamies 30 gadus, un mēs stāvam starp 2 milzīgiem ozoliem, kuriem nākamgad būs 100 gadi, kuri tika stādīti kā iebraucamā zona uz galveno saimnieku māju. Nu, ap dīķi ir un sētvidu diezgan daudz lielu to teritoriju aizņem dabīgās pļavas, un mēs izpļaujam, protams, pagalmu, mēs izpļaujam takas, bet tad, kad cilvēki atbrauc sevišķi līdz jūnija vidum, kad ar saulgriežu visas pļavas ir pilnziedā un ir ļoti skaisti, un tas viņus bieži vien arī pārsteidz. Man liekas, mūsu sētas tādā vizītkartē, mums pat teikt. Tas ir kaut kas, ko aizsāka mani vecāki jau. Un kā jaunie saimnieki redzam, kā ļoti tāda tālredzīga un būtiska lieta, kā teikt, atbildīga saimniekošana, arī saglabājot šīs pļavas un visu šo ainavu veidojot. Nu, tas dod to mieru, jo cilvēki šeit brauc atjaunot iekšējos resursus. Mums ir ļoti daudz arī šie aizsargājumie augi. Un mēs ļoti rūpējamies par to, jo pļavas tiek pļautas tikai tad, kad viss ir izziedējis, un mēs varam novērot, kā katru gadu arī mainās šīs sugas. Mēs arī rūpējamies par to, lai nav invazīvās sugas, un tā mēs tās pļavas aprūpējam. Jūrkalnē bija viens latvāns, tad kaimiņi brauca speciāli raka ārā, tur dedzināja. Mēs ļoti vaktējam, lai nav zeltslotiņas, staigājam pa pļavām, vērojam. Mēs esam tagad dārza māņā, un tas, ko man gribēs akcentēt, kas mums ir ļoti svarīgi mūsu viesiem, kā mēs sakam, ka daba ienāk telpā. Un šeit mēs to ļoti varam labi redzēt ar plašiem logiem, un ir pat bijuši tādi gadījumi, kad cilvēki guļ gultā, viņiem atnāk stirna. Mums te ir viens tāds zaķis, kurš lēkā un iziet ārā un būt pļavā. Un tas viņiem ļoti patīk, un arī viņi neizjūt citu mājiņu cilvēkus. Šeit redzam mūsu sētas karte. Katra viesi var redzēt, kur kas atrodās. Ir viesu mājas, ir dārza māja, ozola māja, lielā mājas, senais šķūnis. Visas ēkas ir senas. Uzsver uz to, kā tad ir iekšēja kārtības noteikumi. Viens no galvenajiem arī ir tas, ka mēs pēc 9 ievērojam klusumu. Cilvēki var tiešām atpūsties, izgulēties. Mums ir arī labbūtības, labsajūtas fokus, mums ir pirts vakari, un šeit ir instrukcija, jo mums, protams, ir arī gaisa siltumsūkņi. Mums ir zaļais certifikāts, mēs saimniekojam videi draudzīgi, un viesi arī to var redzēt. Bukleti, kur viņi var iepazīties ar vietām, ko viņi var apskatīt. Mums arī šis meža teksts, cilvēkiem tiešām patīk arī doties pārgājienos, kamēr viņi šeit dzīvo. Mums sētā ir tējas dārzs, un mēs katram no viesiem vienmēr noliekam tādu sveicienu. Tā ir zāļu tēja, kur viņi var baudīt no rīta un dzert šo zāļu tēju no mūsu tējas dārza. Vienmēr ir arī sveicienu kartiņa. No rīta viņi var baudīt gardu kafiju, viņi var katrā mājā mums ir pieejama kafijas aparāti, kā arī ļoti svarīgi ir, ka viņi var dzert krānu ūdeni, un to viņi arī var darīt pie mums, jo īpaši ārzemniekiem un vāciešiem tas ir ļoti svarīgi, un to viņi var darīt. Ēkām, kas šeit ir celts autentiski, saglabājot senos kokus un pārvedot dažādas fragmentus no dažādām senām mājām. Līdz ar to liekot to visu kopā tādējādi dodot, kā saka, otro elpu senajam kokam. Tas uzreiz arī iedod citu to smaržu, citu sajūtu cilvēkiem, kur šeit paliek. Šeit ir daži fragmenti, kas ir no Ulmalas mūžas ēkām pārvesti. Matā mums ir melnā pirtiņa. Tas, kas mums ir ļoti būtisks saimniekošana attiecībā uz mēbelēm, ja mēs kaut ko sūtam jaunu, mums bija iepirkums attiecībā uz gultām, visās mēs pasūtījām no latviešu uzņēmuma, atbalstījām vietējos uzņēmējus un sūtījām šīs ir ozolkoks, tādā veidā dodot to iespēju ļoti ilgi šai gultai būt. Tad ir arī mēbeles, kuras mēs iegādājamies no lietoto preču veikaliem. Piemēram, šeit ir šie skapīši, kuriem tiek dot otrā iespēja un otrā elpa. Lielā mājā man ir mēbeles arī, ko es pat atrestaurēju. Tādā ļoti vienkāršā veidā. No lielā jūgenstila skapja fragments. Viņš vēl nav pilnībā atrestaurēts, bet jā, man ļoti patīk atrestaurēts. Pagaidām viņš ir ieliks vēl tādā vecā. Saules paneļi kā būva mums bija ļoti būtisks tas novietojums, lai viņš netraucētu, nejauktu ainavu. Līdz ar to viņa ir tā kā savā ziņā nost, bet arī laikā pilda savu funkciju.
pieejama arī pirtiņa, un mēs domājam par viņu labbūtību un arī par to, kā daba ienāk iekšā, tad, kad viņi ir pirtiņā. Kad viņi sēž uz lāvām, viņi pa šo mazo lodziņu var redzēt saulrietu. Pakulu pildījumi no senā un dabai draudzīgs. Mēs esam pie senā mantas kursteņa, un tas ir ļoti īpašs, jo mēs esam viņu saglabājuši un iekārtojuši arī, protams, praktisko pusi. Viesi var šeit gatavot, bet jā, tas ir tieši tikpat sens, cik pati māja, un ir diezgan liels retums. Mēs ļoti lepojamies ar zaļo sertifikātu, kas mums ir piešķirts, un ka mēs varam saimniekot zaļu un rūpēties par vidi un dabai draudzīgu vidi un cilvēkam patīkamu. Mans tēvs ir bijušā Brīvības muzeja direktors, un viņa mīlestība pret etnogrāfiju un vēsturi un šiem dažādiem seniem priekšmetiem, kas atspoguļo dažādus laika posmus un māmas māksliniecisko pusi, jo māma ir keramiķa, un tad tas viss kaut kā ir apvienojies, un arī man mīlestība pret mākslu, pret šie puzuri mans omāmas taisīja dažādus roku darbus, un to vērtību, patiesībā, ko mēs varam ar rokām uztaisīt, un to arī var redzēt mūsu viesu. Ģimenēm patīk, ka viņi to var parādīt bērniem. Bērni var redzēt kaut ko senu un kaut ko ne digitālu.